Pareiz, iet, get down! Savā tempā, davai! Keep that space, buddy, keep that space! Butterfly, nice job, bro! Jā, prieks redzēt, Liepāja atkal pilns ar sportistiem, un šoreiz tas jau ir otro gadu pēc kārtas, kļūstot par tradīciju. Liepājas saucamais pludmales spēks, crossfit sacensības, kurās sportisti vairākās grupās pārbauda savu fizisko sagatavotību dažādos vingrinājumos šeit pat Liepājas pludmalē, gan peldot, gan ceļot, gan pievelkoties un dažādas citas vingrinājumus. Tā kā prieks redzēt, ka visas grupas ir pilnas ar sacensību dalībniekiem. Nevarējām visus uzņemt, jo sacensību laiks un arī distants ir ierobežots, bet katrā ziņā viss ir pilns. Visi darbojās, pozitīvas emocijas, Liepājā saule, silts ūdens. Tā kā tie, kas vēl domā, tad uz nākamo gadu es aicinu gatavoties un domāju, ka jātaisa šī programma ir vēl plašāk, jo interese ir liela, iespējams pat 2 dienās, jo tiešām laiks Liepājā priecē. Nu ko, esam Liepājas pludmalē atkal. Crossfit Andrejas sala pārstāvi, Kaspars, Kristaps Dzirds. Un, laikam, uzreiz jāsāk ar to, ka jāsalīdzina ar iepriekšējā gada pludmales spēku, kas arī notika šajā pašā pludmalē. Toreiz piedalījās 3 reizes mazāk cilvēku. Sieviešu skrejienā nebija nevienas sievietes. Vīriešu skrejienā bija kāds, laikam, maksimums 15. Toreiz bija migla, augsts ūdens un kaut kā atcēla pēdējā brīdī arī skrejienu pa ūdeni. Līdz ar to tā visa sacensība bija tāds viens liels eksperiments. Un tagad jau varam redzēt pa gadu, kā ir izaudzis šis sporta veids. Kaut vai no cilvēku, no skatītāju viedokļa ir daudz skatītāju. Arī trase daudz nopietnāk izskatās. Jau vairs nav tīri tikai ielu vingrošana, bet šis jau ir crossfit. Jau gada laikā šis sporta veids ir uzņēmis apgriezienus gan Liepājā, gan Ventspilī, Saldū, Rīgā. Un šeit var redzēt, tagad šobrīd aizmugurē startē 35+ dalībnieki. Mēs paši startēsim elites klasē, kas būs pēdējais skrējiens 2:00. Tur ir ko pamocīties. Es domāju, ka arī Kristapam vai Ģirtam varētu būt kāds komentārs par tieši savu skrējienu. Ģirt? Kristap. Komentārs speciāli gatavojušies neesam, bet pastāvīgi sev uzturam formā un es domāju, ka komfortabli jutīsimies distancē. Būs redzams, mums ir labi sagatavot skolnieki no Andrejas salas un būs ok. Kristap, kā tu jūties? Es jūtos baigi labi. Man būs interesants skrējiens. Kristaps ir Vikinga kausa 2014, kas notika Grobiņā pirms kaut kādiem 2 mēnešiem. Trešās vietas ieguvējs. Tā kā jāizstāv tituls un jāmēģina. Būs labi. Jāsaka, mēs esam šeit tāda delegācija no Rīgas atbraukuši, un ne tikai mēs paši startējam. Mums ir 4 meitenes no Rīgas, kuras piedalās, un viens ir tas, ka mēs paši piedalāmies, un otrs ir mums nedaudz arī jājūt līdzi saviem biedriem, līdz ar to. Tā, ņemsim, es domāju, pa vieglo, baigi, bez stresa, un darīsim tas, kas darāms. Skriesim, celsim, pievilksimies, leksim, tā, jā. Ja vajadzēs, arī nopeldēsimies. Pagaidām dalībnieku trasē ir mazliet vairāk par 9 minūtēm, 9:40 šobrīd, visas minūtes cietas. Dalībnieki ir dodas ar pabeigumu. Un aiziet pēdējie 3. Es domāju, ka šis sporta veids ir tikai tas, kur pēc 3-5 var, jāsaka, sajust tā sporta veidu īsto garšu. Jā, liekas, ka tā arī sanāk, jo tu nedrīkst vairāk skriet pa galvu, pa kaklu. Tev ir jāsorganizē savu spēki, lai bāka nav tukša jau sākumā. Un te ir arī nepieciešams domāt, stratēģija. Tas ir viens no svarīgākiem punktiem. Protams, arī treniņi. Jā, varbūt, ka tu varētu pateikt, šīs neteikšu crossfit, bet vispār treniņi, ko tas dod tev ikdienā, darbā vai, darbā noteikti, jo īpaši, bet ikdienā darot sadzīviskas lietas, jo cilvēkiem noteikti interesē, uz ko tad tas viss ir vērts, ko tad gribat sasniegt tikai ne sacensībās, bet arī ikdienā. Ikdienā pirmām kārtām tā ir pašsajūta, otrām kārtām ikdienas smaguma pārcelšana.
kaut vai krēslu pārcelt vai pacelt no zemes kādu smagumu laukos palīdzēt, maisas pārcelāt. Ir svarīgi, kā tu viņus cel, lai nesabojātu savu veselību, lai tu ilgāk to varētu darīt. Lai to nebūtu uz 30 gadiem, mugur beigt. Tā nē, viņš ikdienā palīdz. Tā kā tu noteikti iesaki, ka šīs lietas jebkurām, kurš grib fiziski sev pilnveidot, attīstīt, nākt un darboties un noteikti jūs uzmeklēt. Jā, ja ir vēlme dzīvot mazliet savādāk, nekā vakaros pulti mocīt, tad laipni aicināti uz CF Liepāju. Palīdzēsim tikt jums labākā formā ar padomiem un arī ar treniņiem. Aiziet! Aiziet! No 3! Divas! Māris finišē kā otrais ienāki šajā te. Mums ir prieks arī redzēt vienu no vadošajiem Latvijas fitness treneriem šeit Liepājā. Prieks ir bijis ar viņu, jāsaka, tā arī pastrādāt, bet Ivo saka tā, ka tu kā treneris noteikti daudz redzi šos cilvēkus un māk viņiem izstāstīt, izlasam crossfit, bet kas tas ir sevī, ko tas dod, kas tajā ir iekšā, lai cilvēks vienkāršais mēģina saprast un izlēmj par labu tam, lai pievienotos jūsu kā crossfit komandai. Manā skatījumā crossfits tā ir spītība, tā ir cīņa, tā ir sevis motivēšana, varbūt cits spēj tev motivēt un pierādīt to, ka tu spēj izkāpt no sava komforta līmeņa un uzrādīt rezultātu. Jā, vienkārši tas, kad ir ļoti, ļoti grūti tas izdarāms daudziem cilvēkiem, kuriem nav tā spītība iekšā, kuriem vieglāk ir ar alas kausu vai alas krūzi sēdēt pludmalē un novērot to visu. Un tas atšķirās no visām, kā saka, aerobikām un fitness jomām, ka tas ir ļoti augsts intensitātes sporta veids. Un varbūt daudz ir pret to, ka ir ļoti traumatisks. Bet es domāju, ka šajā te pludmales spēka sacensībās viņš nevar būt traumatisks, jo vienīgais varbūt šajā karstumā tur kaut kāda sirdī varbūt pārāk liels slodzi, bet šeit nav lieli svari, kā ir profesionālā crossfitā. Kad pie ļoti liela noguruma pakāpes tu spēj satraumēt sevi, kad nepareizi paceļot to stieni, ja tu neesi, kā saka, profesionāls. Tātad tev kā tādam profesionālam trenerim ir aicinājums to, ka cilvēki pārvariet savu komforta zonu, sāciet kaut ko darīt. Izkāpt no savas komforta zonas, jā. Tas būtu sākt darīt un sākt varbūt ar kaut kādu ar savu svara, crossfit veida lietām un pēc tam iet soli pa solim uz augšu un tad varbūt profesionāla līmenī mēģināt piedalīties, kā saka, elites grupā vai kā.